Šādi mazi ruspunktiņi uz auto mēdz parādīties diezgan bieži. Skaties, vot šādi. Un svarīgākais ir negaidi līdz situācija kļūst šādi, jo tad jau būs par vēlu glābt virsbūvi bez nopietnākiem remontiem. Šeit taukā nāk klāts niknējs atjaunotās formulas dzelzs daļiņu noņēmējs diskiem un virsbūvei. Vienkārši uzpūšam līdzekli un ļaujam tam iedarboties 2 līdz 5 minūtes. Jau pēc neilga brīža var redzēt ķīmisko reakciju, līdzeklis sāk iekrāsoties violetā tonī, kas nozīmē, ka tas aktīvi reaģē ar metāla daļiņām un bremžu putekļiem. Turpat nevajag meklēt katru punktu atsevišķi. Vienkārši uzpūt vienmērīgā kārtā pa visu zonu, pagaida dažas minūtes un ļoti iespējams, ka būs pārsteigts ieraugot violetas svītras un punktiņus vietās, kur vizuāli likās, ka pat nekas nav. Tas ir industriālais piesārņojums bremžu putekļu un metāla daļiņas, kas ieķers lakas slanī, oksidējas un ar laiku sāk veicināt rūsas veidošanos. Vēl viena lieta, kas man patīk – aromāts. Ja būsim godīgi, lielākā daļa šādu tipu līdzekļu ož pēc sapuvušām olām. Bet plāša niknējs smaržo patīkami. Godavārds tik patīkami, ka gandrīz gribētos vien iepūst salonā. Bet to darīt nevajag. Pēc tam rūpīgi noskalo virsmu, lai nepaliek līdzekļa atliekas un auto atkal izskatās svaigs, tīrs un pasargāts no tā, kas ilgtermiņā bojā virsbūvi. Pāris minūtes darba ik pēc dažiem mēnešiem un mēs palīdzam saglabāt auto izskatu, virsbūvi un vērtību.